Ja smadzeņu bojājums ir skāris, piemēram, kreiso puslodi, kreisā smadzeņu puslode ir cilvēkam vadošā puslode. Runas centrs, runas uztveres centrs atrodas kreisā smadzeņu puslodē. Savukārt emocionālā puse atrodas vairāk labā smadzeņu puslodē. Savukārt ķermeņa kustības ir lokalizētas abās smadzeņu puslodēs. Piemēram, ķermeņa labo pusi kontrolē kreisā smadzeņu puslode un otrādi. Ķermeņa kreiso pusi kontrolē labā smadzeņu puslode. Tagad, kad mēs saprotam šīs galvenos principus, kā ir organizētas smadzenes un viņu funkcijas, mums ir vieglāk saprast, kas notiek katrā konkrētā situācijā. Piemēram, ja cilvēkam ir neliels infarkts jeb insults, kas skar kreiso smadzeņu puslodi nelielā apjomā, tad, ja šis bojājums rodas, piemēram, runas centrā, cilvēks zaudē spēju runāt vai spēju uztvert runu. Ja šis bojājums gadās kustību zonā, tad cilvēks zaudē spēju kustināt roku vai kāju vai abas divas pretējā puslodē. Piemēram, ja insults notiek kreisā pusē, tad cieš labā puse un otrādi. Savukārt, ja cilvēkam bojājums notiek smadzeņu stumbrā vai vidussmadzenēs tādas vai citas saslimšanas dēļ, tad var tikt apdraudētas arī cilvēka zemākās funkcijas, tātad tās, kas nodrošina dzīvības funkciju.